Šorīt es savā astroskicītē ierunājos par Merkuru, kurš ir iegājis versiju, un teicu, ka tas būtu atsevišķs sarunas vērts, un kāds jau man uzrakstīja komentāros, ka jā, turēs pie vārda, nu tad lūk, es pildu savu, nu nevis solījumu, bet tā kā ierosinājumu, un parunāšu mazliet par šo laiku, kamēr Merkurs ir versija, tas ir līdz 2. jūnijam. Merkurs ir ātra planēta, redz, viņš pa pārdesmit dienām tiek uz nākamo zīmi, bet katrā zīmē atrodoties, viņš liek mums aktualizēt kaut kādas noteiktas tēmas, un tad kas ir šīs tēmas, par to es gribēju parunāt. Faktiski ir tā, ka šajos te astroformos, kas ir katrā spīganā, pavisam īsi arī tiek ieskicēts, ko tad dara planēta nākamajā zīmē ieejot, tā kā arī tur tu vari paskatīties, bet, es pastāstīšu mazliet vairāk. Un, lai tu labāk saprastu, es ņemšu talkā otru instrumentu, ar ko es ikdienā strādāju, tās ir taro kārtis, un man ir 2 mīļākās kavas, un tu ieraudzīsi, kā tad attēlojas Merkurs versija taro kārtīs. Diezgan bēdīgas ainiņas tur ir redzamas. Kāpēc bēdīgas? Reiz šeit ir cilvēki, kuri ir naktī augstumā kaut kādu iemeslu pēc, ir spiesti meklēt mājas, lūgt palīdzību, lūgt pajumti, jo, mazums, kas viņiem ir noticis, bet savā vietā viņi palikt nav varējuši. Un šeit mans mīļā rūnu taro kava, lūk, karavīri pēc kaujas, daudz kritušo, ievainotie, jāmeklē palīdzība, viens tur fonā dodās meklēt papildu spēkus, otrs mēģina tikt galā ar ievainojumu. Jā, abas šīs kārtas liecina par problēmu situāciju. Un kāda tad varētu būt šī problēma situācija? Redz, Merkurs ir par spēju kalkulēt, spēju rēķināt, spēju kaut ko sarunāt. Bet vērsis ir par vērtībām. Un tātad tas galvenais jautājums Merkuram versija ir, cik tas maksā, vai es to varu atļauties, vai tas atmaksāsies, vai es neesmu pārmaksājis, vai es neesmu pārrēķinājies kaut kur, vai tas, ko es esmu iegādājis ilgtermiņā, jo vērsts ir par ilgtermiņu, būs pietiekami vērtīgs, vai es esmu lieki izmetis naudu, vai man vispār ir nauda tam, ko es ilgtermiņā gribētu. Tas ir tāds arī savā veidā pēc fakta pārrēķināšana, cik tad es biju domājis, ka tas maksās un cik tas galu galā izmaksāja. Ļoti tipisks mums ir gadījums par to, kad mēs iegādājamies, piemēram, tur siltumnīcu un par noteiktu kaut kādu cipariņu, un īsti pēc tam ir tikai sarēķinot sanāk, kad ja pierēķina klāt visu to, kas ir nepieciešams, lai viņu saliktu kopā, uzvilktu plēvi, tur iestrādātu visu, kas ir nepieciešams stādīšanai, tad tas cipars ir, gan ne uz pusi lielāks, bet ievērojami lielāks, ierēķinot vēl arī braukāšanu uz laukiem un degvielu un tā. Un tad tu saproti, cik patiesībā tavas izvēles maksā, ja? Gan emocionālā ziņā, bet vērsts vairāk par to, cik tas materiālā ziņā. Un tad atkarībā no tā, cik tev tuvu sirdī ir tavs naudas maks, tev tas būs vai nu emocionāls jautājums, vai nu arī tu vienkārši secinās, jā, tā gadās. Lūk, neko ļoti sliktu šajā periodā Merkurs nepiedzīvos. Ja mēs skatāmies uz 28. maiju,
tas varētu būt brīnišķīgs datums, ka reāli sazemēt plānus. Un otrs ir savienojums ar Urānu, kas ir pašās arī vērša beigās. Tas ir maija beigas savienojums ar Urānu. Var uzšķilt tādu kaut kādu ideju vai pieeju kaut kādam jautājumam, kas visas šīs te drūmās domas ļoti atrisina, ja, kas iedod ideju, kāpēc šiem cilvēkiem šajā mājā vajadzētu dot tev patvērumu, kas iedod tev iekšējo kompasu, kas pasaka, palīdzība ir jāmeklē tajā virzienā, un cilvēks aiziet pareizi, vai uzšķiļ kaut kādas intuitīvas atklāsmes par to, kurš augs varētu palīdzēt sadziedēt to brūci. Tā kā izmantojam šīs te maija beigas pilnīgi no visas sirds ar prātu, ar spēju pierēķināt arī zaudējumus vai zaudējumam nepieciešamo rezerves fondu jebkurā pasākumā. Par Merkūru tavā horoskopā, ja tev Merkūrs ir Vērsī, un ja viņš nav sastrīdējies ne ar vienu citu planētu, tad tu esi ideālais cilvēks komandā, kurš tiešām pratīs pierēķināt pareizos plusprocentus tāmē, jo tu jau zini, ka tas, kas var noiet greizi, bieži vien arī noiet, un cik tas viss maksā, tu to ļoti labi intuitīvi tver. Vai tev tāds ir vai nav, tu vari interneta brīvajos resursos uztaisīt savu karti un redzēt. Savukārt, ja tev ir ar kvadratūrām, ar opozīcijām saistīta šī planēta tavā kartē, tas var radīt pārmērīgu tādu pieķeršanos materiālām lietām, un ja šī pieķeršanās ir, tad dzīve allaž ieliek tādu kā pārbaudījumu ik pa laikam un atņem šīs te lietas. Atņem to, ko uzskata par vērtīgu, un tad par to var būt lielāka vai mazākā kreņķu doza. Bet jā, tas ir katra cilvēka horoskopā skatāms atsevišķi. Par to mēs iespējams varēsim parunāt jūnijā, ja tu par to vēlēsies parunāt. Jā. Un ko vēl par šo laiku man gribās piebilst? Man gribās piebilst pēdējo zīmes pēdējo datumu Vēršiem. Jā, tūliņ jau pāries Jupiters Dviņos, tūliņ jau jūsu laiks būs iztecējis, pagūstiet vēl izdarīt tās svarīgās lietas, ko jūs bijāt ieplānojuši. Sevišķi jūs esat dzimuši tur pēdējos Vērša zīmes grādos, tātad maija nedēļā tur no 16. līdz 20. datumam tajā laikā. Lai jums ļoti, ļoti veicās vislabāko no Jupiteras Saules savienojumu paņemt. Tālūk, paldies, ka noklausījies!